Nu, ko skatāmies man YouTube? Esiet sveicināti manā YouTube kanālā. Ko mašīna atrada. Ko karītis stāv. Jāapskatās, kur tā robeža te gāja. Kur līdz ar to mašīna ir. Kaut kāda kailena zāģēja. Tā kaut kā. Vēl biškiņ palicis un tad tur viens lej vēl tajā pusē, tur aiz grāvu, tur grāvs iet. Tad vēl aiz grāvi, vēl kaut kāds gabals ir. Kopā 5 hektāri. Bet sārija ar sarkanājiem cīnās, kā izkauzis sāreiglēm. Hidroši ūtenes gaisā šauj, dabas draugi mūs nesaprot. Grēta prātā jūg, bet kubs pēc kuba pirst, idene pa zemi līst. Tur, kur putni dzied, tur, kur veca tante ar groziem vicinās. Tur, kur čigāns ar melnu mutni skrien, tur meži strādāj būt joprojām. Sarkanie savām problēmām un kāvu čakarē. Celdanie neitrāli noskatās uz teātri. Sievas, kuras nerunā zviedriski, cer savas stulbās zīris. Kāds malks saskaldīja. Labdien! Mums ir ziema. Jā, kāda sērija jāuztais. Pa darbiem, pa nedarbiem. Kā te iet. To pusiņu izkop. To pusi izkop. Šodien pa lielam nav ko zāģēt. Rītā jāgaida trēls. Šodien vienkārši jāsadara kaut kas, jo vakar neko pabeidzot cirsu, es neko neizdarīju. Diezgan vēls bija un tad šodien jānobeidz, jānoslēdz un jāsapilda tā degviela, pārējais viss, lai rītā, kad pārved uzreiz var kāpt iekšā un spridzināt. Sen nebija bijušas sērijas. Kaut kā te gāja, raiba. Bet to vēlāk izstāstīs. Kamēr pirks salst, ieiet sadarīt, kas jādara. Davai. Es dabūju Kalniņos mājiņu. Tagad mums šādās jādzīvo. Dabūju slēpes arī. Varēs maukt. Jāiekurina vēlāk Armands atver. Ēķi, tu dirsti savu kameru. Brauks. Iekurinās un tad jau būs dzērbīs. Nē.
kaut kas te nozāģēs ar kaut ko. Galds jāuzklāj, vakariņas jāuzāģ. Fori jau dzīvo tādās mājās, foristi. Te viņam neko tur piekabas, pavelk līdzi kaut ko, kāds materiāls, papildus. Nav jau viegli tie Zviedrijā. Tas ir kaut ko vakari kurinājis. Jā. Meži strāda, nu mēs sākam. Man sāģi ciet un prieda lūst. Dubjus dzenājam un nedomājam. Naudu ražo mūsu rokas rūdītāpās. Safeja ilgojās, bet sapratis, jo kungs pēc kuba krīt. Un mēs mais ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Tu bez vaļā, nu mēs sākam, man sāģis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam un nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Safeja ilgojās, bet sapratis, jo kungs pēc kuba krīt. Armān, tev jau sniegt pietiekam daudz, jo nejūtot akmeņus. Tu bez vaļā, nu mēs sākam, man sāģis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam un nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Savēja ilgojās, bet sapratis, jo kungs pēc kuba krīt. Un mēs mājas ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Tu bez vaļā, nu mēs sākam, man sāģis ciet un prieda lūst. Tu bez cenājam un nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Savēja ilgojās, bet sapratis, jo kungs pēc kuba krīt. Un mēs mājas ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Armān, drīz jau krautu būs klāt. Ēti, tu dirsti savu kameru. Nedomājam, naudu ražo mūsu rokas rūdītās. Savēja ilgojās, bet sapratis, jo kungs pēc kuba krīt. Un mēs mais ierodās, vai cik tālu un ilgi mēs būtu. Čau! Normāls snieģels sasniegt. Kroči! Jā. Kā man te iet? Kroči, bija interesanti. Pagājušā maiņa. Kroči, stāstīšu ar kroči nevis iepriekšējā, bet pēc tam iepriekšējā. Es zāģēju, bija smuka cirsam. Daudz sastrādāju. Un laimīgs brauc mājās. Protams, viss tur, viss tur vai glūti gāja, tur arī kaut kas saplīs, kaut kas bija jāremontē. Bet tādā ziņā viss bija ķipa čiketniekā. Viss, kā jau normāli maiņa. Un tad braucot mājās, bija zvans, kā kaut kas nav ar garumiem. Un tad beigās izrādījās, ka Harim pie kaut kāda tā kā rasnākā diametra garuma gāja pa garu. Es kā bija mērījis visu to, ko es mērīju, tie bija īsāk dimensijas koki, tiem bija viss super. Arī garie bija viss tā kā vajag. Un tad pagājušo maiņu dabūju ņemt rokās zāģi un garināt savus brāķus. Jā, diezgan daudz tur bija, jā. Kā es viņus nepamanīju, grūti pateikt. Likās jau, ka visi tā kā vajag. Tos, ko mērīja, tiem viss bija centimetrs centimetrā. Citi domā, ka tas pirmais nogrieziens bija nepareizs, bet bija visi pa lielam, visi gluži nē, kaut kādi izņēmumu kārtā, kaut kādi tie rasnākie, arī pirmais, otrais nogrieziens. Ēti, tu dirsti. Bet tā kā viss pa kārtu arī nebija. Viņš kaut kādā brīdī
izšāvu, kā teikt, jāsaka. Problēma jau tā vaiņa, jo pa lielam tas, ka es viņu nepamanīju laicīgi. Pamanīju, protams, kā jau vienmēr pa vēlu. Problēma atrisinājās pa lielam. Kā viņu vajadzēja atrisināt, vajadzēja kompu iztīrīt. Komps bija pat daudz piebāzts, pilns iepriekšējām cirsmām. Iepriekšējās cirsmas arī diezgan paliels bija. Tur, man liekas, 80 hektāri vien bija. Nu, tādas kubīgas arī, tur 3000 un tādas. Tas komps jau tāds vecāks ir. Un tad tā sanāca. Kā lai nekļūdītos otrais. Un tad, kad man pateica, ka ir pa garu, tev uzreiz bija tāds tingš, bļaģis, man liekas, likās, ka kad tu zāģēji pret sev, ka nāk ārā vairāk nekā vajadzētu, bet tad, kad tu paņem atkal no nulē, liekas, viņš rāda ideāli, viss tur ķipa nav pa garu nekas bijis. Vienkārši vajadzēja vairāk uzticēties instinktam, nevis maukt tās rasnās eglis gar zemi. Jā, tad dabūja atstrādāt 2 maiņas, biškiņi pazāģēja rokzāģi. Kaut ko jau tur, protams, atvilkt no anlogas, bet tas tā normāli. Tur jau pa savām problēmām jāatbild. Un kaut kāda sūdiņa. Man jau tā gadās paretam. Kaut kāds problēmiņas. Bet, nekļūdās jau tie, kas sēž dīvānā. Tā kā baigi priecīgs par to es nebiju. Problēma risināja. Nebija pofīgi kā citiem. Ja tu kļūdies, tad arī atbild par savām kļūdām, un tad jau viss var sarunāt un izdarīt. Tā kaut kā. Tagad šajā maiņā viss pagaidām iet normāli. Pabeidz esmu 2 cirsmas. Rītā būs trēles, brauks uz nākamo. Tā arī 40 hektāri, ja nemaldos. Tā kā jāpaskatās vairāk tie garu. Un tā kaut kā. Tā jau forši sniedģils. Kaut kad jau galvenais te, nezinu, kaut kādu 600 metrs sanāk, es braucu augšā. Tur nav sniegs. Tur ir tāda pļurriņa, pa lielam viņš tur nav. Šeit jau viss pēc ziemas izskatās. Tāda kā Latvijā parasti ir, 2-3 centimetri. Un labi, te ir, paņemšu. Vai tik daudz? Nezinu, cik tas ir. Normāli. Pietiek, lai beha varētu pasportot. Tā kā tā, ziemas pufaiku vajadzētu dabūt. Jāuzprast priekšniecībai, jo iepriekšējā gadā tā man saplīs. Vajadzētu citu. Un tā, ja jau viss notiksies, kā jānotiekās, tā man būs pārsteigums. Labi, tas tā. Ko vēl? Neko. Savu kaut kādu bēdu izstāstīju. Vajadzēja pamanīt to kļūdu, bet jau vairākas reizes bija tāds, ka likās, kaut kas nav īsti ritīgi, bet tagad tā maiņa gāja tā, pēc sviesta izgāja, tā kā tad, neieraudzīja. Un ko darīt? Tā viņš notiekās. Tā kā strādājam citīgāk un vērojam, ko Hārs dara. Valdām pa harvesteri, nevis lai Hārs valda pa mums. Dod. Bišķiņi ir. Meža strādā naudnieks, strādājam līdz saule riet, maucam līdz ritam, kups pēc kūbā. Mežs ir mūsu mājas, mēs to cienām,
Spēks un zviedri mūsu veiksmes ceļš, rudums iekš iet, auss pavirs tiek dzīts. Mājas došos gar 110 koki nozāģēti. Maiņu beigšu, kad naudas smelsies no bikšu kabatām. No māja dodos prom, lai kubu cirst. Kur no darbiem nebija jāstur meža vecis, ierodas sarkans zeltens, vai zaļš strādā tas sāk. Izgrauzis pa gaisu eglis gar zemi, meža darbi var sākties. Meža strādā nav miegs, strādājam līdz saulē riet, maucam līdz rītam, kūps pēc kūpā. Mežs ir mūsu mājas, mēs to cienām, spēks un zviedri mūsu veiksmes ceļš, rudums iekš iet, auss pavirs tiek dzīts. Mājas došos gar 110 koki nozāģēti. Maiņu beigšu, kad naudas smelsies no bikšu kabatām. No māja dodos prom, lai kubu cirst. Meža vecis ierodas sarkans zeltens, vai zaļš strādā tas sāk. Izgrauzis pa gaisu eglis gar zemi, meža darbi var sākties. Var sākties. Kur no darbiem nebija jāstur meža vecis, ierodas sarkans zeltens, vai zaļš strādā tas sāk. Izgrauzis pa gaisu eglis gar zemi, meža darbi var sākties. Mājas došos gar 110 koki nozāģēti. Maiņu beigšu, kad naudas smelsies no bikšu kabatām. No māja dodos prom, lai kubu cirst. Kur no darbiem nebija jāstur meža vecis, ierodas sarkans zeltens, vai zaļš strādā tas sāk. Izgrauzis pa gaisu eglis gar zemi, meža darbi var sākties. Atkal uzsniga sniedziņš balts, baltām ķepiņām. Jā, interesants ir, sam īsti nesaprāt, ko no tejienes kaut ko vispār izdarīt. Tās visgrūtāk ir kopi, kur īsti nesaprāt to jēgu. Daudz aplaus, daudz bērzi tādi, kad Latvijā augšņi līk reiz šķība un vēl pa 10 gabaliem aug vienā čupiņā. Sarežģīti. Čau! Tā, mans brauciens ir noslēdzies. Tiek savizināts viss kaut kas. Tad bišķi dubuļi. Kruči. Mans laiž mājās. Liekam traķi. Sadaram, kas jāsadara. Braucam gulēt uz Kārnasandu. Ārmans vēl ved pēdējo kravu. Jāsapildās, jāsadara tādas lietas.
Kā te gāja? Ko es nozauģēju? Vienu priežu kopšanu, vienu kailu cirt un iesāku šito kopšanu. Šī bija 40 hektāri. Kaut kāds 1500 kubos sazauģēju kopā. Daudz maz, tas katram smēra, cepurē. Kas vēl? Tā, kaut kāda pagāja. Kolēģi pastrādāja caur nakti. Jaunais kolēģis. Tā kā tā, ko es tur baigi vēl teikšu. Gatavojamies nākamai sērijai. GoPro mums jāpaņem līdzi. Tev man izkur kas ko kā. Un tad jau uz tikšanās varbūt vēl kādu fragmentu peņķers tev redzēs. Bet nu ko, davai uz tikšanās un tiekamies citreiz. Davai. Начинаем.